Jūrnieks guļ gultā ar kailām krūtīm. Agata skatās uz plakanajiem, krunkainajiem ādas maisiem, kas nekustīgi nokarājas gar jūrnieku ribām, un viņai gribas kaukt balsī. Mudīte apčāmta jūrnieku no visām pusēm, aptausta rokas un kājas. Izskatās, ka nav sen. Zem pakauša vēl mazliet silts, un stinguma arī nav. Kā šim bija vārds, es esmu piemirsusi, viņš jau pie manis nenāca. Mudīte jau apsēdusies pie galda un izvilkusi piezīmi grāmatiņu, gatavojas pierakstīt ziņas miršanas apliecībai. Biruta Lūka, Agata klusi saka. Es gribēju, lai visi mani sauc par Ēriku. Tas man likās tāds kārtīgs vīra vārds. Jūrnieks stāstīja, kad viņi abi kopā pētīja vecas fotogrāfijas. Bet viņi mani sāka saukt par jūrnieku. Kāpēc par jūrnieku? Tu esi braucis uz kuģa? Jūrnieks pasmaidīja. Nē, man ir jūras slimība. Pie mazākās šūpošanās zivis jābaro. Darbnīcās strādāja par mehāniķi. Kādu brīdi kača garkā par kurinātāju. Visādus darbus darīju, bet man bija mode katrā vārda galā teikt aiziet jūriņā. Sākumā smiedami saukāja, bet tad pielipa un es biju ar to mierā. Agata skatījās bildē uz mazo meitenīti punktotā kleitiņā, šaurām atlases lentēm gaišajos matos. Kalsna, nopietna sieviete, platiem vaigu kauliem, piekļāvusi savu vaigu mazās apaļajām vaidziņam. Foto otrā pusē ar tinti rakstīts Birutiņas 3G dzimš D. 13. novembris 1944. Citur stūraina pusaudze klases kopbildē. Jau ar bizēm, bet uzrautiem pleciem un ieslīpu smīnu un pavisam puiciskiem ceļgaliem zem paīsās skolas kleitas ar melnu priekšautu. Te tu izskaties dusmīgs, Agata teica. Es biju. Es visu laiku biju dusmīgs, lai Dievs man piedod, jūrnieks pazemīgi atbildēja. Par ko? Agata jautāja. Nezinu. Un es kāvos. Meitenes situ par to, ka viņas bija skaistas, man gribējās pieskarties viņām, un es situ. Puikas gribēja pieskarties manām bizēm, maniem knapi pasprukušajiem pupiem, un es situ vēl niknāk. Mudīte vārdu ir pierakstījusi. Personas kodu nezini? Agata pavēl galda atvilkni, tur guļ jūrnieka pase. Agata pasi iedod Mudītei, un zem tās ierauga aploksni, kurai virsū rakstīts Agatei. Caur pieri pamet skatu uz Mudīti, un redzot, ka tā iegrim uz rakstīšanā, nemanām iebāž aploksni kabatā. Tad iziet līdz ārturvīm un pamēģina atslēgu iedabūt no iekšpuses. Nekā. Laikam aizsalis. Agata iet atpakaļ uz istabu. Mudīte visu sarakstījusi, skatās uz jūrnieku. Paklau, mums viņu vajag nomazgāt un apģērbt, lai ir padarīts. Zārks viņam te kaut kur bēniņos nestāv? Nestāv gan, Agata attrauc un iet pie drēbju skapja lūkot, vai ir kas pēdējām brīdim piemērots. Skapis gandrīz tukšs. Daži pāri zeķu, daži veļas gabali, 2 audekla garās bikses un pāris treniņbikšu. Viens rūtains krekls un kaudzīti ķeļņašku, svītraino matrošu kreklu. No šitie jau nederēs, Agatei pār plecu skapī lūrēdama nopūšas Mudīte. Labi, uzliec sildīt ūdeni. Es pa to laiku aizbraukšu līdz mājām kādu drēbi pameklēt. Tev nebūs bail? Nē, tā Agata sajūtas pateicīgi, ka varēs vēl brīdi pabūt ar jūrnieku divatā. Brauc, es te piekārtošu. Tev nebija grūti visu mūžu vienam dzīvot? Negribējās būt ar kādu, Agata reiz izprašņāja jūrnieku. Un kā tu domā? Viņš mierīgi cigareti kūpinādams atjautāja un tad turpināja. Tu gribētu dzīvot ar tādu kā es? Agate apjuka. Atmiņā atausa bērnība. Šo dīvaino cilvēku mūžam svītrainā kreklā redzēdama veikalā vai kur citur, viņa nekad nevarēja saprast, tā ir sieviete vai vīrietis. Un Agatei bija bail tieši tāpēc, ka neko nevarēja saprast. Es biju domājusi, vai tev negribējās vīrieti, viņa izstostīja. He, tu mani par kaut kādu zilo turi, vai? Jūrnieks smējās galvu atgāzis. Ej tak tur attā,
Agata sasarkusi atcirta un ķērās pie grīdas mazgāšanas.